Man ir maza meita vārdā Marta, un Martai ir 3 gadi. Pirms dažām dienām man sieva nopirka tādu pidžamiņu. Palēkā krāsā, pūkainu, tā kā kombinācija veidīga ar kapuci, un uz kapuča tādas tā kā 2 audumu ragi. Un man Marta par to ļoti priecājās. Tikko atnāca mājās, Marta saka, tēte, uzvelkam pidžamiņu. Es saku, labi, uzvelksim viņai. Viņa aizskrien pie spoguļa, sāk ķiķināt, sāk priecāties, atskrien atpakaļ un saka, tēte, es esmu briedis. Es saku, jā, tu esi briedis. Un viņa saka, Marta, cik tevi gadi? Viņa saka, tēte, nē, es neesmu Marta, es esmu briedis. Es saku, labi, briedi, cik tevi gadi? Man ir 6 gadi. Man liekas tik mīlīgi, kā Marta var, kurai ir it kā 3 gadi, viņa var būt briedis ar 6 gadiem. Un ka, viņa tā loma, tas vārds nav problēma. Tā kā viņa atnāca kā dvēselīte, atnāca kā būtne, un tad es viņai sāku stāstīt, ka viņa Marta, viņai sāku stāstīt, cik viņai gadi. Viņa to pieņem tā kā tāda spēle. Un citā brīdī viņa saka, ka viņa ir bizmārīte. Citā brīdī viņa saka, ka viņa ir mamma. Citā brīdī viņa saka, ka viņa ir tētis. Citā brīdī viņa ir princese. Lūk. Un mums liekas fantastiski, ka bērnam saglabājusies šī, kad viņam nav tā ciešā identitāte ar viņu vārdu, ar to, ko mēs esam viņai tā kā devuši. Un, teiksim, man liekas, tas dabiskais stāvoklis, kur es arī ilgi strādāju, lai es censos, lai tā kā atgrieztos, jo tā kā es kādreiz kaut kad aizdomājos, es neesmu Andris, kas īsti esmu? Un es pēc kādu laiku tā kā sajūtu, ka patiesībā jebkas, ko es varu tā kā konceptualizēt, nosaukt vārdā, es patiesībā nekas no tā neesmu. Jo tas ir kaut kas, kā prāts ietērpt, cenšas kaut ko tā kā ietērpt un cenšas kaut ko tā kā salikt pa plauktiņiem. Un tā kā, vai es esmu dvēsele? Es neesmu dvēsele. Tā kā es zinu, ka es jūtu to sajūtu zem vārdu dvēsele, un es jūtu, ka tas nav tas, kas esmu es. Un man patīk Ošo bija viņš tāds skaists stāstīja par to, kā reiz bija māceklis, kurš aizgāja pie skolotāja, un viņš mācījās tur 5 gadus pie viņa. Un tas māceklis atnāk atpakaļ pie tiem cilvēkiem, pie kuriem viņš dzīvoja, un tad cilvēkiem prasa, pastāst, ko tu esi par šo laiku ieguvis? Viņš stāsta, es par šo laiku neko neieguvu, bet daudz ko esmu pazaudējis. Un es sapratu to, ka, lai cilvēks atrastu, kas viņš ir, sajustu pats sevi. Tas pats vēl ļoti vienkārši. Ir jādara tikai 2 lietas. Pirmā lieta ir atlaist vaļā visu, ko tur atlaist. Jo fiziski nav iespējams atlaist vaļā to, kas tā kā atstāt savu esenci. Tā kā tu vari viņu nedzirdēt, tu vari viņu tā kā noslāpēt ar dažādām lietām, kā cilvēki dara. Ja viņiem nepatīk sajūtas iekšā, kā dēselīti jūtās, viņi atrod veidus, kā noslāpēt šīs sajūtas, lai viņi to nejustu. Bet tu nevari to no tā atteikties. Tu nevari beigt būt tas, kas tu esi. Tas vienkārši nav fiziski iespējams. Un man patīk ļoti budistu pieeja, kā viņas to iet uz šo patiesību, šo mieru un vienkārši palaižot vaļā visu, ko viņi var palaist. Un ir tāda grāmata Buda, ko sarakstīja Dīpaks Čopra. Man ļoti patīk tā grāmata par princi, kurš kļuva par ubagu, lai meklētu apgaismību un sasniedz apgaismību, tam mācīja citiem. Un vienā brīdī šis Buda vienkārši sēdēja un meditēja. Un pie viņa atnāk velns, jeb dēmons, tur bija tā kā lielais dēmons Māra, tā viņu tur sauc. Un Māra saka, es atņemšu tavu dvēseli. Un Buda saka, labi. Ja tur manī vēl ir kaut kas no dvēseles, ko ņemt, droši ņem projām. Un es, kad lasīju pirmais, domāju, cik interesanti. Kā tas strādā? Kāpēc viņš ir gatavs atdot savu dvēseli velnam? Un es par to domāju kādu laiku. Pēc kādu laiku sapratu, ka ne jau viņš atdod. Viņš saka to, ka ja šis velns var, ja šis dēmons lielais, ja viņš var šo dvēseli paņemt projām, lai ņem. Un es sapratu to, ka ja to var paņemt projām, tad tas neesi tu pats. Tas kaut kas cits. Patīk, kā Ošo ļoti skaisti stāstīja par to, ka tā kā jebkas, ko tev var atņemt, labāk dot to ātrāk projām. Jo tāpat tu visu to pazaudēsi. Un
jo tu ātrāk sajūtīsi to, kas tu esi patiesībā. Un tas nav obligāti par materiālām lietām. Man tie dators, man tie mikrofons, vai ne? Tas vairāk domāts, vismaz kā es to uztveru, par tādām enerģētiskām, emocionālām lietām. Jo, teiksim, es pirms kādu laiku arī sajūtu, pie manis atnāk kaut kāds mošķīts. Ik pa laikam apciemo kāds mošķīts arī kaut ko man grib. Es sāku just to smalko pasauli, tādi visādi lidinās apkārt, vai ne? Un viņš atnāk un saka man baidīt. Un es vienkārši sāku smieties. Un, zini kā, daudz man māca, ka man vajag taisīt aizsardzības pret visādiem tumšiem spēkiem, ka man jāatrod veidi, kā cīnīties, kā sevi pasargāt. Man tas nekad nav interesējis. Man ir pavisam cita pieeja. Es saku, labi, tu no manis kaut ko gribi, burvīgi. Ņem visu, ko tev vajag paņemt. Un tā kā labi, es atvaros, burvīgi. Darbojies. Tā kā dari tās visas lietas, ko tas atnāc šeit izdarīt. Ne? Un te ir interesanta lieta. Tā kā, ko viņš ir izdarīt? Viņš man pabaidīt. Ok, labi, es pabaidīšos. Man nav problēma pabaidīties. Viņš var atņemt kaut ko, nezinu. Ja viņš var atņemt kaut ko no manis, kas neesmu es, lai ņem projām. Tā kā, tas ir mans ceļš arī, ko es eju. Palaist vaļā projām visu, kas neesmu es, vai ne? Ko viņš var izdarīt? Viņš var nosaukt no manas enerģiju. Fantastika, lai viņš sūta to enerģiju projām, jo tā kā, šitādi mošķi, šitādi demoni, viņi nav spējīgi paņemt gaišu enerģiju projām. Un tāpēc ir, ka kāds strādā tā, ka šādas būtnes viņi cenšas cilvēku sadusmot, lai viņi ir aizvainoti, lai viņi ir skaudīgi, viss kaut kas tāds, jo tad tā enerģija transformējas tādās zemās vibrācijās, no kurām viņi var paēst. Tāpēc, ja man ir šīs enerģijas, kuras viņš grib paņemt projām, burvīgi, lai viņš tās visas tumšās enerģijas no manis ņem projām, man viņas nevajag. Un tā kā pēc kāda laika vienkārši es atslābnos, tā saprotu, ok, kaut kas tur mazliet notiek, bet es redzu, ka reāli viņam tur nav ko darīt. Tā kā, ja es turētos, ja es sargātu kaut ko, ja es par ko cīnītos, vai ne, tajā brīdī viņš varētu man kaut ko izdarīt. Bet, ja es vienkārši saku, labi, dari, kas tev jādara, pēkšņi viņš saprot, ka viņš īsti neko nevar izdarīt, kas ļoti interesanti ir. Un man patīk ļoti teiciens, ka aizstāvība, tā ir pirmā kārdarbība. Un tāpēc man nekad nav interesējusi arī, nekad nav, bet sākumā kaut kāds vēl to nesapratu, bet jau pēdējos daudzus gadus man tā aizstāvība īsti neinteresē. Un kā es to saredzu? Tā kā, iedomājies, ja man ir pilspalva, un es kādam cilvēkam dodu pilspalvu, tad, lai šīs pilspalvas došana varētu notikt, otram cilvēkam šī pilspalva jāpieņem. Un, ja otrs nepieņem, es vienkārši gaisā vicinās pilspalvu, nekas nenotiek. Tieši tāpat arī ir, ka, ja kāds man dara pāri, lai varētu notikt pārdarījums, man ir jāsajūtas kā upurim, kā ievainotam, ka man kaut kas ir atņemts, ka viņš ir sliktais, ka viņš ir tas, kurš dara pret man sliktas lietas. Un kamēr es nepieņemu sevi kā upuri, nav noticis pārdarījums. Ir noticis tikai tas, ka viens cilvēks, kurš pazaudējis sevi, kurš nesaprot, ko dara muļķīgas lietas, un viss. Un tāpēc, lai varētu notikt cīņa, man ir vai jāaizstāvās, vai ir jācīnās pretī, vai ir jājūtās, ka man tik nodarīts pāri, vai jābēg. Bet bez tā visa cīņa nav notikusi. Un tas ir tā kā, teiksim, tie, kur zina, ko es daru internetā, viņi redzēs, ka es it kā cīnos, ārpus izcās, ka es cīnos, bet reāli es nevienu necīnos. Tā kā es nejūtos, ka man kāds dara pāri, es nejūtos, ka man ir kādam tur jādara pāri. Tā ir tāda spēle, ko mēs spēlējam. Es nejūtos, ka man ir jāizstāvās, ka man ir jābēg no kāda, ka man ir kaut kas jāizmaina. Tā ir tāda spēle, ko mēs visi kopā spēlējam. Jo tā strādā dzīve, visa dzīve, viena liela spēle. Un tāpēc tas, kā es sapratu, kā var sajust sevi, ka tu vienkārši atslābnies un palaid projām visu, ko tur palaist, vienkārši ieklausies sevi. Un tas ļoti skaisti.
Un kad es vairāk un vairāk sāku klausīties sevi, sāku sadzirdēt to savu balstiņu, kas es esmu, tā kā to savu identitāti, savu esenci. Un tad sāku mācīties tādu visuma valodu, tādu sajūtu valodu, kas kopīga visam. Tā kā tu pasies koku, no koka nāks kaut kādas sajūtas. Tā kā cilvēki, kur jūt lietas, ne? Viņi pasies uz vienu koku, viņi pasies uz otru koku, viņi saitīs, ka ir mazliet atšķirīgas sajūtas no tā kas man ir, tā kā, kad skatos diviem dažādiem kokiem. Tu pasies vienu cilvēku uz otru cilvēku, tu saitīs, ka ir divas dažādas sajūtas. Un tas triks ir sākt iedziļināties, ar ko šīs sajūtas atšķirās. Jo tieši sajūta ir tā valoda. Un, kad cilvēks ieklausies vairāk, viņš saitīs, ka tā sajūta pats jau nav tāda viena statiska sajūta. Viņa tā kā tāda mūzika. Tur nāk un mainās. Un tā atspoguļojas arī no tā, kas ir tas otrs cilvēks, kā viņš jūtās, kā viņš domā. Kāda viņa esence arī. Un tādā veidā es sāku mācīties to, kā man dvēselīt runā, un sāku iemācīties arī, kā runā citas dvēselītes, un kā runā augi apkārt, daba pasauli apkārt. Un kas notika tālāk? Es paliku klusāk, sāku meditācijā klausies, kas man šeit apkārt notiek. Tieši ar mani. Un es sajūtu, ka ap mani ir būtnes. Ir gaišas būtnes, ir tumšas būtnes, dažādas būtnes. Un es sāku ar būtnēm runāties. Un sāku runāties. Čau, būtne. Ko tu dari? Kā tev iet? No kurienes tu esi? Tā vienkārši ņem un runājos. Draudzīgi, sirsnīgi. Un es iepazinos ar būtnēm, kas ir baigi gaišās pasaules. Riktīgi skaista pasaule. Ar tām 3 būtnēm iepazinās. Viņas tur draudzēsies, viņām var runāties. Un pagāja kāds laiks, to es pirms dažiem gadiem jau atklāju, kad es sāku veidot to gaismas tīmekļa kustību. Tā es tā kā iedvesmojos no šīs gaišās pasaules, ko es tur ieraudzīju. Es viņu sajūtu, ok, es gribu to, ko es tur sajūtu, to es nesīšu šeit iekšā. Cilvēkiem, lai ir cilvēki redz, kāds strādā. Un nesen, pirms pāris nedēļām, es sajūtu kaut ko jaunu. Es sajūtu, ka pacībā mana dvēselīte ir baigi līdzīgā tam būtnēm no gaismas pasaules. Es domāju, cik interesanti. Es vienkārši pastos, klau, man dvēselība gadījumā nav tās gaismas pasaules. Un skos, ir. Un es domāju, cik interesanti. Un tas pasaules tā, labi. Teiks vienkārši, tādā sajūta pasaulē, ok, kuras biju pirms es piedzimu šajā pasaulē? Un skos, es biju gaismas pasaulē tajā, ar kur es arī komunicēju, ar kur būtnēm tur draudzējos. Un pastos, ok, labi. Un es vienkārši tā sāku runāties, sāku pētīt vairāk, kā tur viss strādā. Un es tā vienkārši ar sajūtām, ar tiešo pieredzi. Kaut kā arī par to pastāstīšu vairāk, kā to darīt. Bet pamatāts ļoti vienkārši, ka tu iepazīsti sevi, sajūti sevi un vienkārši sāc runāties, uzdot jautājumus, saņem atbildes. Un sajūti vienkārši ieraugi. Bet tad es skatos, ok, tā kā, kas nomiršu? Kur došos? Un šāds, es došos tā pašu gaismas pasauli. Cik skaisti. Es tā skatos, ka, kāpēc es par izdomāju atnākt šo pasauli? Un skatos, ka redz, ka es kaut kad dzīvoju šajā mazajā skaistajā gaismas pasaulē. Un es redzēšu to pasauli, šo fizisko. Te ir galds, te ir atslēgas. Fiziskā pasaule. Un es vienkārši sajūtu, ka šeit ir cilvēki. Un es cilvēkiem gribu kaut ko parādīt. Gribu kaut ko atnest. Un cik interesanti, ka es sajūtu, ka es neesmu atnācis šo pasauli kaut ko saņemt, kaut ko iegūt. Es esmu atnācis šeit atnest. Un tas tik skaisti. Man liekas, tik skaisti. Es sāku pētīt, no kurienes citi cilvēki ir. Un redz, ka patiesībā ir tik daudz dažādas pasaules un tik daudz dažādas enerģijas. Un vispār šitā mūsu planēta ir tāds salidojums. Tā kā tik daudz dažādām vietām būtnes sardušies un vienkārši komunicē un tā kā dara to, kas viņiem jādara šajā pasaulē. Tas tik skaisti. Un kāpēc es šeit atnācis? Pirmkārt, lai parādītu cilvēkiem, ka var dzīvot kā tāda tīra dvēselīte, jo mēs parasti atnākam ar kaut kādu lomu, bet liela daļa cilvēku aizmirst, ko viņš šeit ir atnākuši darīt. Un es zinu, kā var palīdzēt cilvēkam atcerēties. Un es to stāstu šajā video. Un tā ideja pats jau vienkārši ir. Kad vienkārši palaid vaļā visu lieko. Bet reizēm nav vienkārši visu palaist projām. Kāpēc? Ja iekšā ir sāpe, lai palaistu vaļā sāpi, nākas
izdzīvot to sāpi, izjust to sāpi, bet tas nepatīkami. Un tāpēc daudz cilvēku izvēlas to nedarīt. Bet, lai tā, tas tāpat būs jāizdara. Un man liekas, tas ir tas, ko daudz cilvēku sauc par elli. Ka viņi izdara tik smagas un sāpīgas lietas šajā pasaulē, savai dvēselītei, un tik daudz emocijas nospiež, ka tā, ka viņi nomirst, viņiem nāks piedzīvot to visu to, no kā viņi izvairījušies šeit. Un tā kā, teiksim, tur Bībelē saka, ka melot ir grēks, nogalināt ir grēks. Un es tur redzu tā, ka, lai tu spētu melot, tev no sākuma vajag tā kā saplaist savu dvēselīti, kaut kā tā kā ievainot, lai tu spētu melot. Tāpēc nevis tā, ka tu melo un tāpēc tevi par to soda, bet gan, lai tu spētu melot, tev nāks kļūt par kaut ko, kas tu īsti neesi. Un tas ir sāpīgi dvēselītē. Un pēc tam, lai dvēselīte sadziedātos, tam vajag laiku, un tas nav patīkami, iet tam visām sāpēm cauri. Un līdzīgi arī par, tev nebūs nogalināt, vai ne? Tā kā dvēselīte nav būtne, kura nogalina. Un tāds nestrādā. Bet, lai spētu nogalināt, tev jākļūst atkal it kā jāsalauž sevi, lai spētu darīt. Un tā sevi salaušana ir tā, ar ko mums būs jātiek galā. Kas ir tas, kas it kā padara to dzīvi arvien smagāku un grūtāku un būt par elli citiem. Un tas, ka cilvēks nomirst, viņam vienkārši, viņš vairs nevar no tām sajūtām izvairīties. Viņš vienkārši ir tur, kur viņš ir, un viņš piedzīvo visu to, kas viņš ir un kā viņš jūtās iekšā. Un tas var būt patīkami, tas var būt ļoti nepatīkami. Lūk, vēl viena lieta. Tā kā es sāku runāt par velnu un par dvēseli, un es tā kā domāju, ko nozīmē tā kā pārdot savu dvēseli velnam? Ko tas nozīmē? Jo tā kā es ar vairāk sapratu tādu lietu, ka tā kā tu nevari, tā dvēseli nav kaut kas, ko velns var paņemt. Vienkārši nevar. Tu vari nolikt viņus galda un saki tā kā, kurš grib tas ņem, bet tā kā tu nevari viņu paņemt. Tā kā tas tā nestrādā, vai ne? Un es domāju, ko tas nozīmē pārdot savu dvēseli? Tā kā tas vienkārši izdomās termins, ar ko cilvēki baida viens otru, vai arī tur kaut kāda nozīme apakšā ir. Un tad sapratu, ka tur ir nozīme apakšā. Un tā nozīme tāda, ka tā kā, tur velns nevar paņemt tavu dvēseli, bet tu vari tā kā pārdot dvēseli. Un ko nozīmē pārdot? Pārdot nozīmē to, ka tu kaut ko no velna saņem, un par to tavu dvēseli it kā aiziet projām. Bet realitāte tāda, ka dvēseli pat nevar aiziet projām. Bet kas var notikt? Tas, ko tu saņem, tas var būt kaut kas tik tumšs un tik tāds sāpīgs un smags dvēselītei, ka viņi tur it kā tik saplēsta. Un tā kā viņi sašķīst un paliek par kaut ko, kas viņi vispār nemaz nebija. Un tādā veidā, tā kā ir daudz cilvēku, kuri tādā veidā kaut šo apmaiņu veids, ka viņi ir gatavi atteikties no sevis, lai tikai saņemtu it kā kaut ko mantisku, vai tas ir nauda, vai tas ir slavu, vai tas ir kaut kādas, attiecības, ko viņam gribās. Ka viņš gatavs vienkārši nodarīt sev tik daudz pāri, lai viņš tā kā darītu lietas, kas nav ar viņu, tā kā nav viņam saskanīgi. Lūk. Un es domāju, ka ļoti daudz cilvēki ir nonākuši tā līmenī. Tas nav tā kā tad viena darbība, ko tu vai nu izdari vai neizdari, bet ir tāda līmeņa, kur tu veic šo apmaiņu. Un patiesībā, es domāju, ka tā kā, teiksim tā, iedomājies, ja tur stāv velns, vai ne? Un tad velns tur saka, pārdomā savu dvēseli, un it kā viņam vajag to dvēseli, tāpēc viņš tev iedos kaut ko labu pretī. Bet man liekas, ka viņam pat nav svarīgi tas, ko viņš no tevis saņem. Jo, tā kā, ja tas ir kaut kas gaišs, kaut kas skaists, kaut kas pozitīvs, tā ir bezgalīgā dzīvība, mīlestība un prieks, viņam ar to nebūs ko iesākt, tas viņam bīstam reāli, Viņš paņems rokā, jo rokas sāks degt vienkārši, tās ir tik zemes enerģijas, vai ne? Bet
Viņam svarīgāk ir tas, ka tu pieņem kaut ko tumšu, kaut ko smagu un kaut ko, kas tā kā inficē tavu iekšējo būtību ar kaut ko, inficē domas, inficē emocijas. Un tā es skatos arī, teiksim, dažādas būtnes apkārt, kas lidinās, vai ne? Tā kā, kāpēc viņas ļaunas? Tā kā man nekad nav bijis tāda attieksme tā. Es tagad no visiem pasargāšos un tagad visi lieciet man mierā. Es gribu draudzēties tikai gaišām būtnēm visā, ne? Man ir cita attieksme. Man attieksme tāda, ka kāpēc viņas ir ļaunas? Kāpēc viņas tumšas? Kāpēc viņas dara citiem pāri? Kas viņam pietrūkst? Un es skatos, ka tur notika tieši tas, ka viņas pieņēma sevī tumsu, pieņēma sevī šo iznīcību, šo trūkumu, šīs sāpes dziļās arī, lai it kā kaut ko dabūtu par to. Vai arī tāpēc, ka viņiem likās, ka viņiem nav izvēles, un viņiem to vajag. Un tāpēc viņiem tagad ir ļoti grūti. Un tāpēc arī, tas, kā viņi var baroties, ir tikai tumšās enerģijas, tāpēc viņas grib sāpināt. Un tiklīdz tās būtnes kādam liekas justies, ka viņš ir upuris, vai ka viņš dusmojās, tā jau pabroties no tā. Un tā pasaule tā kā strādā, iet uz priekšu. Es domāju, cik skaisti būtu, ja tā kā mēs varētu parādīt visiem, kā nedzīvot trūkumā. Gan cilvēkiem, gan būtnēm, gan vispār šajā pasaulē. Kā dzīvot tā, ka visiem pietiek, jo tā kā es sajūtu, ka, teiksim, es kādu veselīt nav precīzs vārds, bet, lai runātu, man vajag kaut kādu nosaukt. Es atnācu un man bija viss, man joprojām viss. Man viss iekšā, kas man vajadzīgs. Un man ir ko dot. Un es dodu. Un iedomājieties, cik skaisti būtu, ja katrs vienkārši sevī sajust, ka viņam viss, kas viņam vajadzīgs, un viņš dod vienkārši to, ko viņš atnāca šeit dot. Ka mums pasauli no tādiem kā trūkumu cilvēkiem, kuri kaut ko grib saņemt, kaut ko grib dabūt, katrs vienkārši dod. Un neuztraucieties par to, kam viņš dod. Vai viņš dod cilvēkam, kas viņam patīk, vai cilvēkam, kas viņam nepatīk. Kas tieši ar to informāciju notiks. Tas nav tik būtiski. Tā kā saulīt debesīs spīdz visiem virsū. Un man līdzīgi, kas man atnāk, to es stāstu. Es nezinu, kas ir tas, kas ekrāna otrā pusē klausās to visu. Bet es to stāstu, tāpēc, ka man sajūt, ka man tas jāstāst. Un man liekas sirsnīgi. Un tā kā es šeit esmu atnācis, lai izpaust sevi, lai stāstītu, kas man notiek, kā man strādā prāts. Un es uzskatu, ka katrs var sajust, no kurien viņš ir ieradies. Viss, kas vajadzīgs, ir vienkārši sākt komunicēt ar savu dvēselīti, sākt runāt, uzdot jautājumus, klausīties, būt pacietīgam. Un to visu var sadzirdēt, to visu var sajust. Tāpēc man vislabāk patīk mācīties nevis no grāmatām vai skolotājiem, bet vienkārši pašam no sevis. Vienkārši ieklausoties. Jo neviens cits tev nav spējīgs iemācīt, kā sarunāties sevi. Tu tikai pats vari to darīt un trenēt. Kāds var tā kā padalīties savu pieredzi, iedvesmot, vai arī teiksim, palīdzēt saprast kaut ko. Bet tu esi vienīgais, kurš var to izdarīt, kurš var iemācīties ar sevi runāt. Un jātrāk sāks, jo skaistāk būs šī dzīve. Tā viņa cilvēki. Tā kā paldies par klausīšanos. Līdz vēlākam.